Lūk, kāds vilciens. Tie roki tur vien neko vērti, ne? Pasties, kas par roku tur ir. Rīgas vagonu rūpnīca. Un kā viens cits ceļotājs, atkal visādās atsauksmēs, ko es lasu tur iepriekš pirms ceļošanas, bija rakstījis uz sēdekļiem tie melnie, tie pleķi gar tiem visiem galvas balstiem un gar sēdekļu malām un visur. Un tie jau nav tapsējuma tur, kā tas ir. Krāsojums tāds raips, bet ne, tas vienkārši netīrs. Tik tālu būtu. Nu šitā ir tā brīnišķīgākā vilciena pietura, man liekas, visā Rietuma Eiropā. Aerodroma. Es jau te biju, kad atlidoju, bet cepuru nost vēl toreiz nebija nobetonēts. Un tagad ir nobetonējuši šito peroniņu. Bet klausies, interesantākais bija, es gandrīz vilcienā Latvijas sakot bikses pietaisīju. Es iekāpu tanī sākuma stacijā, kur izbraucu, un es labi zinu, ka aerodroma ir pirmā stacija pa ceļam, ko viņš brauc. 7 minūtes jābrauc. Un tad mēs laimīgi braucam, viņš apstājās pēc kādām 5 minūtēm, vai cik, apstājās, es visu jau kāpšu ārā tūlīt. Apstājos, durvis nevarās vaļā, netais vaļā durvis. Man māte jākaluzējas sirmi. Un konduktors bija, bet viņš kaut kur aizgāja uz priekšu tur. Es gribēju teikt mauc. Es tiešām mauc pa to vagonu, skriedu uz priekšu. Aizēju pie tā konduktora, šis sēž vagonā mierīgi pīpē. Es jau saku, sēdītājs aerodroma. Viņš saka, neuztraucies. Un tad es atcerējos šito fenomenu, zinu, kāds ir fenomens. Es atcerējos, tas tiešām tā ir. Te ir iet vilciens, un kur ir neregulējamas dzelzceļa pārbrauktuves, kur nav šlagbaumi, luksofori. Tur vilciens apstājās. Tas vispār kaut kas nesaprotams, bet baigi feidi. Viņš apstājās? Nē, viņš arī apstājās un momentā sāk iet. Es domāju, ko viņš netaisa, tur apstājās un brauc tālāk. Un noķēras to konduktoru, viņš saka, nav, tas nebija stops, tas nebija stops būs. Es mierīgs stops būs, tūlīt būs. Un tiešām bija īstais stops un viss ir kārtībā. Izstāstīšu vēl vienu epizodu, esmu nokļuvusi līdz tā lidostas ēkai. Iekšā vēl nebija nekā nezinu kas un kā, bet atnāca apsēdos uzpīpēt un pastāstīt. Brauca vilcienu, izskāp no vilcienu un atkal cita ceļotāja atsauksmēs bija rakstīts, visi brīnišķīgi jāiet 1,2 km un būs lidosta, bet jāuzmanās no kleņojošiem nikniem suņiem. Tu jau saproti, par ko būs stāsts. Es saprotu, ko nozīmē jāuzmanās no suņiem, bet reāli kā tas notiek, to es līdz šim nezināju. Necik ilgi ir viens mazs krancis, tāds maziņš, 20 cm augsts, astag redzenā, tāds, es vēl domāju, kas tas snieka vien. Vau. Nepaiet pusminūte, otrs 2 reizes lielāks vai pat 3 reizes lielāks. Un abi divi bija nopietni noskaņojušies. Es tur labi, vēl bija soma rokā, protams. To somu tur pa labi reisi un pats tur brēcu latviski un franciski laikam un visādi. Knapi. Es jau domāju, man jau prātā bija, kur tagad dakteri meklēšu. Tagad nākamais būs gājiens kaut kur dakteri meklēt. Gaņājos brēcu un gāju tā nosti un tā viņi man atļāva iet tālāk savu ceļu. Rīts, 5 no rīta šis viss notiek. Rīts sācies ir feini. Jā, es arī iesaku visiem uzmanīties no klaņojošiem suņiem, bet reāli to tikai uzzināsi, kā tas ir, tā kā satiekas klaņojoši niknis, un tad riktīgi uzzina.